Vai jums ir gadījies, ka pie uzdotā skolas mājas darba nosēžat visu vakaru, jo neko tajā nevar saprast? Vecākiem jautāt nav vērts, jo viņi visu skolā iemācīto jau ir veiksmīgi aizmirsuši. Tā nu bezcerībā tiek nolaistas rokas un uzdevums netiek izpildīts. Bet vai ir kāds risinājums? Ir. Tā ir interneta mājaslapa Uzdevumi LV. Gan skola, gan bērni ir ļoti priecīgi par šo iespēju izmantot Uzdevumi LV iespējas, jo tā ir lieliski iespēja ne tikai skolā mācīties, bet arī papildus brīvajā laikā no mācībām vēl papildus ieguldīt laiku un attīstīt un pilnveidot savas zināšanas. Ja iepriekš internetā bērni spēlēja spēles un sarakstījās ar draugiem, tad tagad interneta lapā Uzdevumi LV viņiem ir iespēja arī mācīties un atrast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Man patīk šeit tad sēdēt pie datora un spēlēt spēlītes. Un vēl es lietoju portālu uzdevumi.lv. Tur es pildu dažādus uzdevumus un arī pārēju jau zināmo vielu un papildu uzdevumus tālāk. Vēl noteikti Uzdevumi LV piedāvātās iespējas varētu izmantot arī tie bērni un vecāki, kas kaut kādu iemeslu pēc dodas projām no Latvijas. Portāls veidots kā virtuāla skola, kur vienkopus var patstāvīgi mācīties un pildīt skolotāju uzdotos pārbaudes darbus. Esmu pārliecināta par to, ka nākotnē tas mums būs lielisks palīgs mācībās. Tagad skolēni pirms skolā uzdotā darba var patstāvīgi parisināt vairākus sagatavošanās uzdevumus. Portāla virtuālajā skolā var lasīt izzinošus mācību materiālus un apgūt jaunas prasmes. Kad teorija ir izlasīta, atliek nostiprināt jauniegūtās zināšanas, pildot dažādus uzdevumus un salīdzinot savas atbildes ar portālā esošajām atbildēm. Pieļautās kļūdas skolēnam palīdzēs atrast uzdevuma risinājuma soļi. Bija situācija, kad meitene, kas skolā nebija bijusi ilgstoši, tikai trenējoties uzdevumos LV, pārbaudes darbu uzrakstīja uz 8 ballēm. Pildot uzdevumus šī portālā, bija iemācījusies pamatlietas, pamatjēdzienus un varēja veiksmīgi nokārtot ieskaitu. Tādā veidā skolēns var patstāvīgi izlasīt teorētisko materiālu, atrisināt uzdevumus un skolā iegūt augstākus vērtējumus. Mans uzstādījums stundā bija, lai viņi izpilda katrs 10 uzdevumus šī portālā un pēc tam nobeiguma testu. Puiši krīt azartā tik tālu, ka dažs bija izpildījis 19, dažs pat 17 uzdevumus. Un lielajās katrs ar saviem sasniegtiem rezultātiem un, protams, testā uzrādīja rezultātus daudz labākus nekā tad, ja šo darbu es būtu devusi pildīt uz lapas vai burtnīcā vai no grāmatas. Tik ātrs un efektīvs mācīšanās veids vēl nav bijis. Bet tas vēl nav viss. Portāls Uzdevumi LV ir padomājis arī par skolotājiem. Skolotāji bieži nomāc doma, ka labojamo burtnīcu skaits nekad nesamazinās. To paliek arvien vairāk un vairāk. Un laiks sev paliek aizvien mazāk un mazāk. Uzdevumus LV portālā ir arī iespēja gatavoties priekš eksāmeniem, vidusskolas eksāmeniem. Un skolēni arī prasa, kur es varu dabūt atbildes. Portāls piedāvā skolotājiem brīnišķīgu iespēju uzdot skolēniem pārbaudes darbus viņiem ierastajā vidē internetā. Mājas darbs, kas tiek veikts elektroniski, ir interesantāks un mūsdienīgāks. Uzdevumos.lv ir ļoti ērti šos visus priekšmetus apgūt, tāpēc, ka visi ir ļoti pārskatāmi un ātri. Klases biedri arī saka, ka uzdevumi.lv ir daudz interesantāk nekā pildīt mājas darbus burtnīcās un pēc tam tos atrādīt skolotājiem. Pārbaudes darba sastādīšana aizņem vien dažas minūtes, toties to labošana neaizņem nemaz laika. Skolotājiem darbs vairs nav jālabo, to viņu vietā izdara Uzdevumi LV. Man ļoti patīk sadaļa Mācies pats, jo tur es varu trenēties uzdevumus rakstīt daudzus un uzreiz redzēt pareizo atbildi, tas man iekonomē ļoti daudz laika. Arī skolēns uzreiz pēc darba pabeigšanas redz savu rezultātu un vairs nevajag gaidīt, kad skolotājs izlabos darbu. Cik regulāri skolotājs var novērtēt katru skolēnu, ja viņam ir jāmāca 5 klases un katrā klasē ir 30 skolēni? Vērtēšana, tas ir palīgs, tas ir atbalsts skolniekam, lai varētu virzīties uz priekšu. Un tieši portāls ir tas, kas šo funkciju ļoti veiksmīgi izpilda.
Portāls novērtē katru skolēnu izpildīto uzdevumu. Portāls ir efektīvs privāts skolotājs. Izmantojot uzdevumus.lv ietaupas brīvais laiks, tāpēc, ka man vairs nav jāiet pie skolotājiem pēcstundām, lai pajautātu kaut ko, ko es nesapratu. Es vienkārši ieeju mājās uzdevumus.lv un apskatu, kas man interesēja, un uzdevumi.lv ir tāds kā mans privāts skolotājs. Izmantojot portālu, jebkurš skolēns var salīdzināt savas zināšanas ar vienaudžiem visā Latvijā. Klasē varbūt mēs nesacenšamies, bet ir interesanti paskatīties, kā citās skolās. Jo es apmēram zinu, kā mācās mani klases biedri, bet ir vēl interesantāk uzzināt, kā mācās citu skolu skolēni no visas Latvijas. Atcerēsimies, mūsdienu skolēnam ir lieliski palīgi – dators un internets. Internetvidē, kas jauniešiem ir ļoti, manuprāt, vismīļākā lieta pasaulē, sēdēt pie datora un kaut čatot ar draugiem un sarunāties ar draugiem, tad man šķiet, ka tā ir tāda laba lieta mērķtiecīgam cilvēkam, jaunam cilvēkam, neielaist robežas zināšanās un izdarīt vismaz kaut ko savas izglītības labā. Lai celtu skolēnu zinātkāri un mācību motivāciju, skolai ir jāmainās līdz laikam. Uzdevumi LV. Tavs palīgs mācību procesā.